Dienu pēc epizožu ciklā, kurā runājam par LIA inkubētiem uzņēmumiem, sarunājos ar Aigu Baikovu, kura ikdienā rada dažādas audiovizuālus materiālus gan uzņēmumiem, gan pašvaldībām un citiem interesantiem. Tā skaitā arī muziķiem viņu videoklipus radot. Kā nonākt līdz šādai biznesa idejai, kā izveidot savu aģentūru un būt veiksmīgam tajā. Par to šī saruna ar Aigu. Ir bērni, kas jau bērndārzā zina, ka viņi grib būt ugunsdzēsēji, un varbūt kaut kāds mazs procents no viņiem tiešām kļūst par ugunsdzēsējiem, droši vien, ka vairums nē. Kurā brīdī Aiga saprata, ka grib būt sava laika pavēlniece un iet biznesā? Kad tas notika? Es atkāpšos patiešām uz bērnību. Patiešām, bet tas nav stāsts par to, ka uzņēmējdarbība ir bijis mans mērķis, bet nozare, kurā es darbojos, tas patiešām ir tāds mans bērnības izlolots sapnis. Es visu laiku atsaucos, man žēl, ka man nav ko šodien parādīt, bet man ir tāda skaista bilde, vēl fiziskā bilde no bērnības, kur es stāvu ar matulakas pudeli pie Ziemassvētkos klātā galda, kur ir visi radi sabraukuši. Un es atceros, ka es staigāju apkārt un es visus intervēju. Es kā mazs bērns, protams, ka vēl nevarēju nodefinēt, kas tas būs un kā es tālāk darbošos. Bet vispār televīzija, kameras, tas viss man kaut kad ir valdzinājis. Un es tā ļoti mērķtiecīgi tālāk arī dzīves gaitā esmu virzījusies pa šo plus-mínus virzienu. Es esmu mācījusies, pabeigusi augstskolu Latvijas Universitātes komunikācijas zinātņu fakultāti, kur skaidrs, ka jau man tika iedots kaut kāds backgrounds. Tālāk es paņēmu nelielu pauzi no dzīves, gribot saprast, ko tad es gribu darīt. Un bez nekādas pieredzes, pilnīgi bez nekādas pieredzes, es uzsāku darbu vienā no producentu kompānijām. Tikai un vienīgi balstoties uz savu degošajām acīm un passion un to, ka lūdzu dodiet man iespēju, un es darīšu visu, lai es sev pierādītu. Un 5 gadus vēlāk es vadu savu radošo satura aģentūru, kur viens no nišīgiem pakalpojumiem tieši ir šie video satura veidošana. Līdz ar to es teiktu, ka tas viss tā pamazām ļoti loģiski ir salicies, un tajā bērnībā bija tas impulss. Un esmu viens no tiem mazajiem bērniem, kurš sapņoja kļūt, un kaut kādā mērā arī kļuva. Fantastiski, jā. Tas man šķiet vienmēr ļoti iedvesmoja, ja cilvēks skaidri zina, kur viņš virzās. Un es vienmēr sabrīnojos tāds cilvēks, jo man šķiet vēl augstskolā īsti nezināju, ko un kā, un tad nāca kaut kāda lēnā gaisma tuneļa galā, un tagad jau ir ap 40 mazliet skaidrāks, kur piet, vai ne? Nu labi, tu teici, par to darbu darīšu, ko lūdzu mani paņemiet, un entuziasmu novērtēju, paņēmu, un acīm redzot, bija tā vērts, jo pietiekami ilgstoši bija tajā jomā. Tam visam pa vidu, ka tev tagad ir aģentūra, kas ražo video un citu veidu digitālu saturu, bija arī Latvijas Investīcija attīstības aģentūras inkubātora programma jau pirms kāda laika. Kā tu atceries to lēmumu vispār iet iekšā, kas bija tas mērķis un kāds pats process tev likās? Tātad mēs atgriežamies 5 gadus senā pagātnē. Tas ir stāsts, kad es vēl strādāju iepriekšējā producentu kompānijā algotu darbu. Bet visu laiku es esmu tāds cilvēks, kurš man ļoti svarīga attīstība, man ļoti svarīga virzība uz priekšu, un man ir ļoti svarīgi, lai cik briesmīgi tas neskanētu, nesēdēt komforta zonā. Ja es esmu komforta zonā, tad man uzreiz rodas tāda maza trauksme, man liekas, kaut kas ir jāmaina. Tobrīd, strādājot iepriekšējā uzņēmumā, man jau bija dažādi, teiksim tā, sapņi, idejas, tīri satura veidošanas nolūkos, gan raidījumu koncepti, gan kaut kādas inovācijas, kuras es piedāvāju savām iepriekšējā uzņēmuma pārstāvjiem, bet es nesaņēmu to gaidīto atbalstu. Un labi, ka tā. Uzņēmumā bija vēl viena kolēģe, kas ļoti spēcīga tieši tehniskajā ziņā, un kaut kā pilnīgi es teiktu tā, nejauši, bet tāpat laikā jauši mēs iestājāmies biznesa inkubatorā. Bez tādas milzīgas ambīcijas, ka mēs tagad būsim uzņēmējs, mēs tagad darīsim lielas lietas. Vienkārši gribot darīt lietas savādāk, esot ļoti labi savas nozares speciālisti, bet bez jebkādām zināšanām uzņēmējdarbībā. Un tad inkubators ir, es teiktu, tāds pirmais mazais solīts, kur tu vari pirmkārt atspērties, kur tev nedaudz iedod to lielo bildi, par ko tad ir stāsts,
uzņēmējdarbības kontekstā, bet tāpat laikā tevi tur vēl tā nedaudz tā kā sargā no tās lielās pasaules. Jā. Tā ir tāda komūna, kurā tu vari padalīties ar saviem izaicinājumiem, kur tevi atbalsta jau pieredzējušāki cilvēki. Un tas ir tiešām tāds brīnišķīgs stāsts un brīnišķīga iespēja, ko izmantot. Tāpat laikā ir jāapzinās, ka kādā dienā tas beidzas. Un tev ir jāspēj funkcionēt pašam par sevi. Inkubatoru lampu izslēdz, vairs nav silti. Okay. Tieši tā. Jā. Un es saprotu, no tā laika ir kaut kas mainījies, un arī varbūt īpašnieku sastāvs ir, es saprotu, tā kā, kas ir normāli šķiet biznesā. Vienbrīd tu esi labākajos draugos ar partneri un beigās tur varbūt ceļi izšķirs, bet tev ir izdevies to jomu, kas sākās ar matulakas flakonu, mikrofonu imitāciju, izdevies turpināt to sapni. Kas ir šobrīd tavas aģentūras gala produkts? Varbūt var norakstīt, lai cilvēki saprastu, lai tas nav tā pa mākoņiem. Tātad, lai saprastu, kas ir mūsu gala produkts, jāsaprot, kas ir mūsu klients. Mūsu klients ir komerces klients, tātad tie lielākoties ir uzņēmumi, pašvaldības, mācību iestādes, kuriem mēs veidojam dažāda veida audio-vizuālo saturu. Kas ir gan video formāts, gan audio formāts. Lielākoties, es teiktu tā, mēs esam ļoti spēcīgi un mums acis deg par raidījumiem. Un šeit mēs runājam gan par platformu raidījumiem YouTube, gan arī TV raidījumiem, joprojām. Tagad kāds teiks, kurš skatās TV, bet skatās. Ir kaut kas, arī daļa mūsu skatītāji skatās mums TV4 un tas viss notiek. Tā kā viena no nišām ir ļoti spēcīgi attīstīts tieši raidījumu satura veidošana. Tad otra lieta, par ko es teiktu, man tīri profesionāli deg sirsniņa un acis, un kas ir varbūt niša, ko es vēlētos paplašināt tādā pārskatāmā nākotnē. Tie ir mūzikas videoklipu veidošana, un tad, protams, dažādas īsākas, garākas, lielākas, mazākas reklāmas, kā reklāmas klientiem. Reklāmas skaidrs, tās droši vien bija un būs mūzikas videoklipi. Kādreiz bija liela lieta MTV ieslēgt, un tu redzēji, kas pasaulē vispār jauns. Es tā neatceros pēdējo reizi, ka es būtu kādu mūzikas videoklipu skaties. Kam? Bet, labi, varbūt es esmu citā jau mērķa grupā. Kā tu redzi, vai tas ir joprojām aktuāli? Mūziķis katrai savā dziesmā rada klipu, laikam negluži, iebrada. Jā un nē. Tātad, ja mēs skatāmies tādā pasaules kontekstā, piemēram, Beyoncé. Viņas mūzikas klipi ir filmas. Tie ir stāsti. Tas ir kaut kas, ko noskatoties, tev liekas, ka tas izdzīvojas veselu emociju gammu. Viens ir tas audio saturs, ko viņi tur ir ieliks, un tad tas otrs kā vizuāli tas tiek parādīts. Un pēc tam to katru nākamo reizi, kad klausies to dziesmu, jau viņi dzird citādi, vai ne? Tas man arī mazliet biedē videoklipos. Es kādreiz kādā grāmatā izlasīju, ja tev ļoti patīk kāda dziesma, neskaties videoklipu, jo tas sabojās to iztēles, to augli, kas ir radīts, vai ne? Vai otrādi papildinās. Vai gluži pretēji, tu varbūt saredzēsi citādāk to mākslinieku vai to viņa ideju un būsim atklāti. Katrs jau paņem sev kaut ko no tā visa. Katrs vienu un to pašu bildi var uzlūkot pilnīgi citādi, izejot no savas pieredzes un no savām kaut kādām tā brīža sajūtām un situācijas. Bet runājot par mūzikas klipu tirgu Latvijā, jā, tāds ir. Tas ir mazāks nekā citās valstīs, diemžēl, bet tas ir kaut kas, ko... Es teiktu tā, es esmu strādājis ar vairākiem mūziķiem Latvijā. Tā realitāte visbiežāk ir tāda, ka ja vien mūziķis nav zem kādas ļoti lielas production kompānijas no ārpuses, lielākoties klipus viņi veido vai nu par saviem līdzekļiem vai mēģina uzrunāt kādus sponsorus. Un tad man ļoti gribās to pacelt tādā nākamajā līmenī un iedot tiem mūziķiem arī to sajūtu, ka viņi ir brīnišķīgs, es negribu viņu saukt par produktu, bet viņi ir brīnišķīgs produkts un platforma, kur apvienojot, piemēram, uzņēmumus, vienkāršā valodā sponsorus, kuriem sakrīt vērtības, var stāstīt brīnišķīgus stāstus. Un ņemot vērā faktu, ka es ļoti daudz strādāju arī ar uzņēmējiem, tad man tas ir tāds, teiksim, tāda spēle, un man pat ir interesanti atrast, piemēram, konkrētiem mūziķim vai darbam,
kuriem no maniem partneriem šis stāsts vai šīs vērtības varētu būt aktuālas, kur ir tie saskares punkti un kopā būtībā radīt mākslas darbu. Mūzikas klips ir mākslas darbs. Jā, īsfilma. Īsfilma. Jā. Tev arī aģentūrai kaut kāda viena no pirmiem darbiņiem bija saistīta ar Samantīnu. Jā, tu minēji, ka tas, ko droši vien, kur vairāk mūs var atpazīt un kas iedeva arī mums pašiem tādu spērienu uz priekšu, 2021. gadā mēs veidojām Eirovīzijas mūzikas klipu Samantai Tīnai. Un, ja mēs pareizi atceramies, tas ir periods, kad ir Covid. Un tas bija viens no izaicinošākajiem projektiem visādās ziņās. Tā, lai aptuveni iztēlotos to brīdi, lai vispār varētu kaut ko darīt, visiem bija jātestējas. Visiem ir jātestējas, cik tur tās stundas pirms būt kontaktā, tev ir jānodrošina katram cilvēkam sava telpa un tā tālāk un tā joprojām. Tīri fiziski mākslas darbus drīkst veidot, filmēt reklāmas un vispār, bet paredzot visas epidemioloģiskās drošības normas. Mūsu komanda, un šeit es runāju par tehniskajiem cilvēkiem, plus arī dejotājiem un visu radošo komandu, bija nedaudz zem 100 cilvēkiem. Mēs filmējām februārī, kas ir viens no gada augstākajiem mēnešiem. Mēs filmējām pamestās rūpnīcas telpās. Ārā tobrīd bija ap -20 grādiem, iekšā ap -10, 12 grādiem. Mums bija kaudze ar diezgan mazapģērbtām dejotājām un citiem biedriem. Un tas menedžments un tas, kā to visu salikt kopā ar salīdzinoši mazu pieredzi tieši šajā nišā, tas bija milzīgs izaicinājums. Mazliet pieskaroties uzņēmējdarbības vidē Latvijā, man ļoti interesē, tu esi cilvēks, kas dara, ja? Un varbūt tur ļoti neklausies ministra runas vai partiju ķildiņas vai kā. Ik pa laikam es dzirdu, ka mums ir liela birokrātija un mums ir savstarpējā neusticēšanās un tā. Un tad tu man stāsti par 100 cilvēkiem februārī augstumā, kas vienkārši izdarīja. Kā ir pa īstam? Tad tu esi uzņēmēji, mūs skatās vai klausās kāds, kurš iespējams strādā algot darbu, bet sapņo par savu uzņēmējdarbību. Kā ir būt uzņēmējiem? Es tiešām esmu tas, kas dara. Un es vispār uzskatu, ka nav nekas tāds, ko mēs nevaram izdarīt. Jautājums ir, kad mēs to izdarīsim, kādā kvalitātē mēs to izdarīsim un ar kādiem instrumentiem. Vai vienmēr ir viegli? Nē. Un te ir tēma, kuru es atļaušos aktualizēt, ja reiz mums ir šī iespējama platforma. Tas, ar ko es esmu saskārusies, un tas, par ko, manuprāt, salīdzinoši maz runā, pēdējā laikā arvien vairāk, sieviete biznesā, gados jauns cilvēks biznesā, kā tas iet kopā. Man vairākas reizes ir bijis jāpierāda sevi nedaudz vairāk, nedaudz spēcīgāk, nedaudz argumentētāk. Iespējams tikai tāpēc, ka es atnācu rozā žaketē. Vai iespējams tikai tāpēc, ka lielākā daļa nozares kolēģu, ja mēs paskatāmies tādā aģentūra kontekstā, un man ir šāda statistika, lielāko daļu satura aģentūru Latvijā vada vīrieši. Lielākā daļa tehnisko. Tu jūti, ka reāli, kas tev traucē. Pat netraucē, es to uzturu kā foršu izaicinājumu. Mans uzdevums ir nedaudz palaust šos standartus un parādīt, ka var citādāk. Bet temats, vai tā, kā nosacīt problēma, te ir reāli un aktuāli. Kā ar sadarbību ar valstī, tur tas bubulis saukts par valsts ieņēmumu dienestu, atskaites, deklarācijas, nodokļi. Tur viss mums smuki. Tur viss kārtībā. Bet atkal, ja mēs runājam tīri specializēti, piemēram, īstenībā tas pat nav tikai par šo nozari, bet mēs zinām par iepirkumiem. Jā, tur kaut kas tur zemākā cena, sarunātie iepirkumi un tā tālāk karteļi. Es negribu iet kaut kādās lielās detaļās, bet man ir vienkārši jautājums, ko es gribētu uzdot. Es tikko arī startēju konkursā, brīnišķīgs konkurss, brīnišķīgs gala produkts, un nevinnējām, nebija tā zemākā cena. Bet par to nav tas stāsts. Man vienkārši gribas aicināt, padomāt par to, ja zemākā cena ir vienīgais kritērijs, pēc kā mēs varam, kas tiek ņemts vērā, izvērtējot kaut kādā uzņēmēja vai uzņēmuma spēju piegādāt, izdarīt, izpildīt konkrēto darba apjomu,
vai mēs varam gaidīt, ka kaut kādā mērā tas patiešām būs iespējami augstākajā kvalitātē un labākajā līmenī, un vai no tā pēc tam būs, ja mēs skatāmies uz tādiem ilgtermiņa ieguvumiem, vai tas tiešām būs tā vērts? Jā, tas man vairāk tiešām ir stāsts par tādu iepirkumiem mūsu segmentā, jo, ja mēs runājam, tad lielākoties tās ir pašvaldības un valsts iestādes, kurām ir nepieciešama kaut kāda forša mārketinga materiāla. Es tikai nišīgi šobrīd par savu jomu runāju. Un tad jautājums, ja nozares kolēģi vai cilvēki var piedāvāt, piemēram, 3 vai 4 reizes zemāku cenu nekā tirgu patiešām ir, tad man ir jautājums, kā viņi maksā nodokļus. Kā viņi. Vai viņi maksā? Jā. Redz. Bet, zini kā, es pieņemu, ka normatīvā bāze likumi pat varbūt šeit nav vainojami kaut gan ierēģiem un civildienesta cilvēkiem bieži vien ir tieksim vainot procedūru, procesu likumi, ja, jo ir jēdziens arī saimniecisks izdevīgākais piedāvājums, kur cena ir tikai viens no kritērijiem. Jā, protams. Varbūt stāsts ir par videoklipa pasūtījumu, ka izdomā vēl citus kritērijus, ja, kā tu nomērīsi pretendentu piedāvājumu. Ja, tā kā varbūt, var palīdzēt, bet atkal tur ir citi riski, ja mēs kaut kā palīdzam iepirkumu taisīt. Jā, es tev sadzirdēju, tas ir sāpīgs temats, un es pieņemu, ka tur ir kaut kāda arī tā uzticēšanās vai neuzticēšanās tas elements sabiedrībā kopumā. Ja, tur. Tagad arī bija diezgan skaļš gadījums ar Rīgas zoodārza jauno logotipu un publicētiem skaitļiem, cik tas ir izmaksājis. Un tad es domāju, vai man pavilkties uz to sašutumu, kā var 140,000 iztērēt par kaut ko to, vai varbūt es vienkārši nezinu, ka tur iespējams zem tā vēl N lietas. Un man ir slinkums lasīt, kas tur bija pa īstam, un tāpēc man ir neitrāla attieksme. Kā, tur, protams, ir, bet iepirkums kā joma, protams, ka ir kaut kas, kas es pieņemu līdzīgi kā Rīga nekad nebūs gatava. Es domāju, ka tur vienkārši ir jāiemācās šiverēt un kustēties un realizēties. Cik tev procentuāli sanāk privāta kompānijas un publiskais sektors no tādiem klientiem? Lielākoties tie ir komerces klienti, ar kuriem mēs patiešām strādājam ar slēgtiem līgumiem. Līdz ar to konkurss ir tāds sportiņš. Mums vienkārši patīk ik pa laikam paskatīties, ik pa laikam reputācijai, vai ne? Kaut kādai pilsētai uzražot tur reklāmas video, man šķiet ļoti foršs portfolio darbs tāds. Ir bijusi arī tāda. Radošās nozares, un tas ir vēl viens kaut kāds izaicinājums, par ko es arī labprāt parunātu. Ļoti daudz, mēs jau aizgadā pieskārāmies, vai mums ir operatori, cik mums ir operatori, kas mums ir ar montāžu un tā tālāk. Ņemot vērā to, ka mēs strādājam ar dažāda līmeņa, dažāda veida projektiem, kur nišīgi katram ir savas spējas, piemēram, viens kopīrēts brīnišķīgi raksta reklāmas tekstus, bet viņš neveido raidījumiem aizkadra tekstus. Kas nozīmē, ka tīri teorētiski projekta ietvaros, jā, viņš ir mans darbinieks, un es viņam maksāju atlīdzību, bet pēc 3 mēnešiem mūsu sadarbība beidz. Un tas ir kaut kas, ko es kā puzli lieku kopā, plus mīnus tādi dienas kolēģi, ar ko mēs ikdienās komunicējam un strādājam uz tekošiem projektiem. Tie ir līdz 10 cilvēkiem vidēji, bet ir projekti, kur tehniskā komanda izaug līdz 30, 40 cilvēkiem. Tā kā tas arī ir kaut kas, kur saprast ikdienā, tev ir tās mazais burbulis, ar kuru tev ir jāspēj tikt galā un menedžēt, un tad ir kaut kādi projekti, kur tu esi atbildīgs par krietni lielāku cilvēku loku. Tev sanāca redzēt jaunā Rīgas teātra censoņa veidoto seriālu aģentūru? Jā. Tas ir tāds Covid laika brīnums. Cik ļoti tas atbilst tavas aģentūras darba ritmam un tai realitātei? Es saprotu, ka tur bija ļoti daudz kariķētu un pārspīlējumu tādu lietu. Bet... Jā un nē. Ir lietas, kas par visiem iedvesmas brīžiem, kur ir. Un te ir tas stāsts, piemēram, par ko man šķiet ir arī jārunā, kā cenot radošumu. Ja mēs, piemēram, pārdodam maizīti vai kameru, skaidrs, tas maksā tik, izejvielas maksā tik, darbs maksā tik, ražotnes energoresursi maksā tik. Mēs ļoti normāli un pašsaprotami redzam, kā veidojās tā cena. Un līdz ko mēs ieejam tādā radošuma laukā un burbulī,
tad nereti ir jautājums arī klientam, kāpēc tas maksā tik un tik, vai kāpēc par 30 sekundžu video man ir jāsamaksā vairāk tūkstoši. Kāpēc? Un tā ir kaut kāda lieta, par ko man šķiet ir arī vērts runāt, kā mēs varam cenot radošumu. Kā mēs varam cenot to, ka, piemēram, viens kolēģis, kuram ir 10 gadu pieredze montāžā, var samontēt materiālu 3 stundu laikā, bet kāds, kuram, piemēram, nav tik lielas pieredzes, to darīs 3 dienas. Vai tu esi gatavs piemaksāt par to, lai to materiāls ir pēc 3 stundām gatavs, vai tev ir jāgaida krietni lielāks laika situācijas? Varbūt, ka es būšu iedeg. Jā, protams. Tāpēc, tās ir tādas it kā sensitīvas lietas, tāpat laikā mēs ļoti daudz arī strādājam ar saviem klientiem, viņus patiešām izglītojot par to, kas tad ir tas, kāpēc kaut kas maksā tik, cik maksā, kāpēc viena aktiera honorārs par balss ierakstu ir 100 eiro, bet cits atnāk tieši par to pašu darbu, viņi var atļauties paprasīt 400 eiro. Tā. Tāpēc, ka visi zina, ka tas ir keišs vai daudzieši vai kas tur. Tu rada, tur jau esmu zinātnē apakšā, komunikācijas studējusi, tu zini. Jā. Noslēdzot, varbūt gribas par tādu kaut kādu atpakaļdošanu. Es zinu, ka tu arī tiecies ar inkubātora komunu un es nezinu, ko tieši tu dari, varbūt es to stāstu, iedvesmu. Kā šis notiek? Kā uzņēmēji savstarpēji iedarbojas? Es teikšu tā, ka droši vien aktīvāks bija tas pats pirmais laiks, tas pats sākums, kad bija intensīvākas apmācības un arī mēs savstarpēji tikāmies. Šobrīd lielākoties katrs ir aizgājis tādu savu ceļu, un mēs dzīvojam katrs savu dzīvi uzņēmēju kontekstā. Bet, ja runā piemēram par tādu manu personīgo atbildību vai atpakaļdošanas vēlmi, tad tas ir stāsts par to, ka biznesa inkubatoros ir mentori. Mēs, kā cilvēki, kas jau ir pavirzījušies uz priekšu savā uzņēmēju darbībā, atbalstām un palīdzam citiem jaunajiem uzņēmējiem. Tāpat laikā mēs joprojām mums ir savas grupas, kurās mēs varam uzdot jebkuru aktuālo jautājumu par birokrātiju vai jebko citu, kas mums nav līdz galam skaidrs. Un iespējams, kāds no kolēģiem ar to jau ir saskāries un var atbalstīt un palīdzēt. Tostarp joprojām, ja mēs skatāmies arī piemēram uz mūsu inkubātoru, kas bija Kuldīgs inkubators vadību, es zinu, ja man kaut kas būs nepieciešams, vai vienkārši padoms, vai kontakts, vai jebkas cits, kur es domāju, ka viņiem varētu būt, viņi noteikti palīdzēs. Un tas nav stāsts par to, es tur vairs neesmu. Viņiem pret mani īsti nav vairs nekādas atbildības. Bet jā, tas tā kā abos virzienos. Un tieši tāpat, ja viņi pavaicās man kaut ko, kur es varētu būt noderīga, es šeit esmu. Mēs varam mēdzam uz skolu aiziet pie veciem skolotājiem ar puķiem 1. septembrī. Ja? Tā kā tas varētu būt kaut kas no tā. Labi, novēlējums tautai pašās beigās. Es droši vien teiktu, pirmkārt dariet, ja? Un esiet drosmīgi. Man šķiet, ka mums nereti mūsdienās pietrūkst drosmes. Drosmes darīt, drosmes uzņemties, drosmes pateikt patiesību, drosmes pateikt komplimentus vienotram. Esam drosmīgi un darām. Mums izdosies. Forši. Paldies par sarunu. Paldies!